Sveiciens visiem! Mani sauc Renārs Zapackis. Es esmu viens no Rallija Talsi organizatoriem. Ar lielu prieku saku, ka ir tuvu atklāšanai. Lielie Rallija svētki Talsos tūlīt sākās. Visa diena būs pilna ar dažādiem piedzīvojumiem, tā kā sākot no Kareivju ielas starta līdz pat finišam CVS trasē. Šoreiz mums ir ļoti kupls skaits. Ja nemaldos, 116 dalībnieku uz startu no dažādākām valstīm. Ar ko viņš ir īpaši tāls? Protams, ar saviem ātrumposmiem, un kā viens no slavenākajiem ir CVS ātrumposms, paralēlā trasa. Tas ir unikāla trasa Latvijā. Kā jau vakar teicu, šodien ņemam saules brilles un gumijnieks atstājam mājās, jo, kā redzat, Talsos spīd saule. Kāds ir dienas mērķis šodien? Dienas mērķis ir izbaudīt un sagatavoties rītdienas rallija sprintam. Baigi jau gribētos kausiņu, jo šī man ir arī tā kā mājas gongs, es no Talsēm pats vispār. Ja būtu kausiņš, tas būtu perfekti, viss izpildīts. Pirmām kārtām, tā kā mums tās nav baigi izvirzīts mērķis iebraukt medaļās un nepalikt pēdējiem. Noteikti nobraukt līdz galam, lai tehnika iztur, lai viss būtu kārtībā un, ja sanāks vēl kāds labs rezultāts, tas būs jau ar pluszīmīti. Jums tāda diezgan netradicionāla mašīna priekš mini rallija. Kā tā? Tas stāsts tāds bišķi garāks ir, bet 3 vārdos pa lielam iegājām mobīlē. Doma tāda, ka varētu startēt 1.6 klasē, atlasīja filtros 1.6 kubatūru un maksimālo zirgas. Un šis bija viens no variantiem. Šīs dienas mērķis ir nobraukt līdz galam un nebūt pēdējiem. Man tas ir tāds tā kā sapnis bijis vienmēr pabraukt rallijā, un tā kā mans pilots ir mans mazs vīrs, un šogad viņš palika bez stūrmaņa, tad viņš piedāvāja man, un es, protams, piekrita. Vai varbūt nākotnē arī vēlaties pat pie stūras sēdēt? Jā, tas ir nākošais jau solis uz priekšu. Tātad pamazām jāsāk mācīties. Jā, tieši tā. Noliec stienī. Kas atgadījies? Mēs no pirmā dopa SS1 sākām jau vārīties augšā. Saules karstums toties mums ļoti ietekmē motoru. Un kāds rezultāts kopumā? 20 sekundes atpaliekam no visiem pārējiem sportistiem, no pirmās vietas precīzi visos dopos. Bet es domāju, ja mēs dabūsim šito pie dzīvības, es domāju, ka mēs varam atrast savu laiku. Jo esam iegājuši labā ritmā un mums tikai vēl bišķi jāpaspiež. Esam Talsos pēc mašīnas Cesvainas uzlīmes. Kāpēc tā? Cesvaina. Toties. Mēs, principā, abi Kārli neesam bijuši dzīvi tajā laikā, kad Cesvainā ir bijis rallijs. Mums tā ir pirmā reize kaut kam. Cesvainas organizatori ritīgi forši mums uzrakstījuši ir piedāvājumu, kad sadarboties. Un, ja mums ir iespēja reklamēt ralliju vēl vairāk, mēs tikai esam par. Kā ir būt dalībniekam, nevis organizatoram? Ļoti patīkami. Tas ir tā kā sagaidīt ciemiņus vai atnākt ciemos. Gaidi ciemiņus, tev ir jāklapē karbonādes, jāgriež rosols un tā tālāk. Tā, kad tu esi kā dalībnieks, tu atbrauc ciemos un novērtē, kādu rosolu citi ir sagriezuši. Un ir ļoti garšīgi šodien. Ātrumposmi sagatavoti ļoti labi. Ātruma slāpētāji salikti ļoti tāda optimāla, ka dabū gan ar to ielas mašīnu izskrieties, gan ir tādas vietas, kur arī var tā mazliet brīvāk pabraukt un ļoti atbilstoši mini rallija formātam, kas ir arī vajadzīgs ar to ielas mašīnu. Mašīna izdzīvoja, viss kārtībā? Cik var redzēt, tādi sīki defekti ir, bet nekas tāds, kas traucētu braukt. Kāds ietekmē rezultātu? Nedaudz tas mentāli ietekmē braukšanu, jo tu apzinājies, kad ir tādi defekti mašīnai, bet tā idejiski nevajadzētu nekam mainīties. Vai cīnīties piedestāli? Jā, šobrīd sanāk, ka esam 2. pozīcijā, 2 sekundes līdz 1. vietai, tā kā pēdējos 2 ātrumposmos jāmēģina izdarīt visu. Lai izdodas!
Kāds rezultāts apmierina? Mēs gribējām labāk, cerības bija lielas, bet nebūs mums labs rezultāts. Mūsuprāt, mums ir vismaz 3 roteri, dabūjām atpakaļgaitā braukt. Laikam mājas sienas rada spiedienu. SS1 pirmā vieta, SS2 otrā vieta, SS3 pirmā vieta. Ļoti labi priekš šī vecā kumeļa, kuram jau ir 15. vai 20. jaunība. Kapitāli. Rezultāts ir brīnišķīgs. Tad kaut ko mēs tomēr mākam. Šobrīd esam otrie, pusminūte no pirmās vietas, jo pirmajos ātrumposmos daudz zaudējām. Tad, galvenais noturēt to otro vietu. Pēc pirmās varam neskriet. Kā mašīnai viss kārtībā? Jā, mašīnai viss turās, viss kārtībā. Riepas nav pārsistas, tas ir veiksmīgi. Nav kā konkurentiem. Braucam, cīnamies. Mierīgi, man vēl nav kardēt apakaļ. Mierīgi. Mūsu minūte. Pirmā gonga debitēšana. Gribējās dabūt maksimumu, ko varējām, un sanāca šādi. Bet, kā ir, tā ir. Tagad ir neliela rūgtums sajūta. Pazaudēja uzvaru. Mums bija 9 sekundžu handikaps no otrās vietas. Nezinu, kaut kā aizrāvāmies un sākām spiest. Mums nebija vajadzība to darīt. Un aizķērāmies aiz vienas kaut kāds dziļāks bedres vai kaut kas tam līdzīgs. Nositām vienu ratu, un tad jau mašīna sāk mētāties otru ratu. Bet no obligāti jāpaveic bija. Ko sacensības noslēgušās, kādas sajūtas? Labas sajūtas, spriedzes pilnas sajūtas. Gāja labi līdz pēdējiem dopam. Palicāmies. Man likās, ka sabremzēja pietiekam, bet izrādās, ka nebija. Un pannas nav un karters pārsists, ceļa tek, viss slikti. Es teikšu, ļoti fantastisks. Tiešām superīgs piedzīvojums un man ir āķis lūpā. Azarts jau baigais, bet jau nogurums ir sācies mazliet. Super. Tiešām super negaidīja. Kā ātrumposmi patika? Ātrumposmi labi un pārsteidzoši ātri. Tiešām nebija gaidījis tādu ātrumu pa vietām. Nenoteicām nevienu roteri, viss bija ļoti tehniski labi nobraucām. Pats esi no Gulbenes puses vietējo ralliju brauksi? Jā, Gulbenai braukšu, laikam 26. jūlijā. Jā, tur tiksimies. Noslēgusies mini rallija diena. Dažas mašīnas atbrauc tīrākas, dažas netīrākas. Cilvēki apmierināti, sportisti priecīgi. Rallijas patīk Talsos rallijas atgriezīsies arī turpmāk.